Esmu ciemos pie viena no nedaudzajiem Latvijas taksidermistiem Ainara Upenieka. Viņš veido dzīvnieku izbāziņus jau vairāk kā 20 gadus. Lai izgatavotu kvalitatīvu izbāzini, nošautais dzīvnieks pēc iespējas ātrāk ir jānogādā Ainara darbnīcā. Tur dzīvnieks tiek nodīrāts un āda ķīmiski apstrādāta. Katra āda pareizi jāsagriež, lai pareizi veidotos visi šķēlumi, lai nepalikt kaut kāda robi liela. Un galva tiek iztīrīta un pēc tam ieliek iekšā, un tālāks process ir viss aizkrāsot ciet, viss pietonēt ādas krāsā un sagatavot, kā teikt, tālāk. Šeit ir skrošs caurums. Viņam nav paveicies. Tāds viņš ir. Šeit ir lūša āda. Lūzas būs paklājā, šāds. Un te viņš nāks ielikts iekšā. Pēc tam acis mākslīgs likts, viss zobu protēzes, kā teikt. Un tā varēs cilvēks nolikt viņu, kā teikt, kā eksponātus, grīdas vai pie sienas. Šeit ir buku acis, šeit ir lapsai acis. Viņas kaut kur tā nopērkam? Jā, Vācijā un pasaulē tirgojas, pie mums Latvijā šāds nav. Šis ir lūša acis. Ainars ļauj man izmēģināt pašu patīkamāko savu darba posmu – dzīvnieka zobu un deguna tonēšanu. Visam jābūt dabīgās krāsās. Nedaudz. Iedos varēs paprojot, kā tas ir. Skolā mācīja, kā krāso līdz zobiņiem. Viši sasmērē un lēni visu šito te maliņu, vata lūpu. Visi iekšā, visi bedrītes aizspindzelēt. Visi šitās? Jā, viss tas baltais ir jāizconē. Pie visu šitā ir vajadzīgi daudz dažādas profesijas. Tas ir jākrāso, ir jāmāk dīrāt. Ir jāmāk, teiksim, dzīvnieks atveidot, kā skulptūru, redzēt, kā izskatās, kā āda tiek uzvilkt virsū. Par paveikto darbu Ainars ir nolēmis uzdāvināt man arī nelielu suvenīru, taču man tas pašam jāizgatavo, protams, ar Ainara palīdzību. Tas ir bebra galvaskauss, kuru es piestiprinu pie koka dēlīša. Darbs nav grūts, taču, ja nezini, kā to pareizi paveikt, trofeju var ātri sabojāt. Galvaskauss pariktē, lai pretī ir. Centrā. Skatās. Un? Būs gatavs. Šis vidēji vecs bebrs. Medaļa nav, bet ir galvaskauss. Kādas vairāk arī pierādījies, viņam nav balti zobi, ja? Nav. Biju dzirdējuši. Viņš kolgēt nēda. Stāstu par Ainaru mums atsūtīja viņa draudzene. Viņa raksta, ka Ainara sapnis ir uzrakstīt grāmatu, kurā viņš stāstītu par savu iemīļoto nodarbošanos. Tādēļ viņam ļoti noderētu dators. Līdz šim Ainars ar datoru ir strādājis pavisam nedaudz. Rakstīšanas prasme īstenībā būtu tas, kas jums būtu pat noderīgs, bet nepieciešams. Internets arī, teiksim, jaunākās ziņas var atrast visu. Varbūt pamēģinam kaut ko uzrakstīt vienu teikumu un tad arī ar viņu padarboties. Parādu Ainaram, kā uzrakstīto tekstu var mainīt. Ainara grāmatā noteikti būs vajadzīgas arī ilustrācijas. Tādēļ parādu, kā tekstā ievietot fotogrāfijas. Visbeidzot saglabājam dokumentu mapē. Ainaru interesē arī internets. Adreses laukā mēs varam vienreiz noklikšķināt, jā, un ierakstīt adresi, kuru mēs gribam atvērt. Ar medniekiem, teiksim, tas portāls, kas... Mednieku portāls, kāds tas ir? Medniekam LV. Ainars stāsta, ka viņš personīgi ir pazīstams ar ļoti daudziem Latvijas medniekiem. Tādēļ mednieku portāls viņam būs jauna satikšanās vieta ar veciem paziņām. Tā kā Ainars ir arī putnu vērotājs un meža cūku audzētājs, internetā viņš noteikti atradīs arī daudz jaunu domu biedru. Labi, paldies, Ainar, par to, ka iemācījāt man šo to no savu ārodu. Kaut kas palika par piemiņu. Tas palika man par piemiņu. Liels jums paldies un ceru, ka jūs neapstāsieties datoru zinību apgūšanā tikai pie tā, ko mēs šodien paskatījāmies. Un tad, es domāju, mēs jau tuvākā laikā arī sarakstīsimies ar e-pasta starpniecību. Labi, paldies, visu labu!